Pērkona Jūrmālas mūzikas vidusskolā mācās jau 8 gadus un ar latvisko instrumentu kokli sadara kā cimds ar roku. Tas, ko Ieva var izdabūt no tā instrumenta, ne katrs to var izdarīt. Tas ir viņas instruments, un tas ir tāds, es domāju, jau vairāk dzīvesveids viņai arī. Jau pavisam maziņa būdama, Ieva izlēma, ka tieši kokle būs tas instruments, kuru viņa grib mācīties spēlēt. Bērndārzā bija atbraukuši no mūzikas skolas un bija parādījuši dažādus instrumentus, un atnāca meita mājās, 6 gadiņi tikai. Iezīmēja kalendārā atvērto durvju dienu mūzikas skolā, un var teikt tā godīgi, ka viņi mani aizvilka uz mūzikas skolu. Priekšstats, ka uz kokles var izpildīt tikai tautas mūzika, ir maldīgs, un Ieva Pērkona, demonstrējot savu kokles spēli, mūs par to pārliecina. Īstenībā jau pašā sākumā varēja just, ka tur ir materiāls, ar ko strādāt. Tur ir talants. Man patīk mācīties tieši modernos skaņdarbus. Tehniskās lietas tās nevisai, jo tās ir diezgan sarežģītas, bet modernos skaņdarbus tos vislabāk. Pēc grūtākais droši vien tas, ka apgūt tehniku un sāp pirksti, tūlznes un viss kaut kas tāds. Visādas tehniskās lietas apgūt. Lielākais meitas atbalstītājs un kokles nesējs ir Ievas tētis. Un tieši tētis bija tas, kurš mudināja meitu pieteikties LNT un Maksima rīkotajam konkursam. Jā, es gribētu saistīt savu dzīvi ar mūziku, ar kokli. Noteikti tieši arī akadēmijā, mūzikas akadēmijā. Es noteikti gribētu piedalīties vēl konkursos, spēlēt uz lielām skatuvēm ārzemēs. Un es tiešām lepojos, ka viņai mūzika ļoti padodās, ka viņai patīk spēlēt kokli un tik sarežģīti instrumenti, jo viņš nav no vieglajiem. Es varu teikt, ka es esmu lepna.